I think that around the second half, we were starting to get a little rattled because they started to full court press us. And I think once we calmed down and started to play our own game, it got a lot better for us, and we were able to take control of the game. You know, I feel so fortunate to be able to come back. I really enjoyed my time here in SACES. It's been six years, and it hasn't felt like any time has gone by. Everybody's so nice and friendly. Oh yes, I am too. It's so nice. I love SACES and Latvia. It's a great country, so I'm happy to be here. Yeah, all right. Es domāju, komandas gars un saliedētība. Džeis ir ļoti ātri iejutās vispār komandā un arī spēlē. Viņa ir pieredzējusi spēlētāja un viņa ātri saprot mūsu visas sistēmas un kombinācijas. Es domāju, ka viņa būs ļoti liels palīgs mums. Man jau tikko prasīja, kāpēc tā. Es vienkārši laikam esmu atradusi, ko pirms tās spēles darīt, to īsto atslēdziņu. Es domāju, ka tas, kad mūsu meitenes sieviešu dienā bija labāks par viņu meitenēm. Tas ir viens, un vēlēšanās un cīņas grib, ko nevar atņemt. Neskatoties uz daudzām rūpjām kļūdām, komanda cīnījās kā komanda. Jā, nu tas liecina, ka mums vēl daudz jāstrādā un potenciāli šai komandai ir, jo es neatceros tādu spēli, kur mums būtu bijuši 30 kļūdas vienkāršās situācijās. Nu, es domāju, viņi vēl pilnībā sev neparādīja, jo viņi tikai vēl nav nedēļa, kopš viņi trenējās. Bet viņi ir gudra spēlētāji. Viņai ilgi nav jāstāst ne par taktiku, ne par pārējām lietām. Un ja viņa iegūst to kondīciju, kas viņai nepieciešama, viņa rādīs vēl labāku sniegumu. Tas neapšaubām, jo vienīgā zāle šobrīd, kur skatītāji iet, tā ir SACES, jo gan informācija, presē un visās pārējās lietās ir tik minimāla, kad man brīžiem liekas, ka sieviešu basketbols ir tūlītais tautas sports. Nu, tas ir labi, ka mēs esam taisa pirmajās divās vietās, un mums būs laiks normāli sagatavoties gan kondīcijā, gan arī mums būs nepieciešams kāds divas pārbaudas spēles ar spēcīgiem pretiniekiem, protams, ne TTT. Godīgi sakot, nē, man radīja pārsteigums mūsu spēlētājs. Tas attiecās uz kļūdām.